Sveiki! Mani sauc Ronalds Petersons, un šis ir Nobelvainu blogs, kur es vai citi vīna cienītāji stāsta par vīnu un lietām ap to. Šīs dienas tēma mums ir armaņaks, kurš tiek uzskatīts un ir konjaka vecākais brālis. Šis dzēriens tiek ražots Gaskoņas reģionā, kurš tad arī ir slavens ar 3 muskatieriem un slaveno franču delikatesu foie gras. Kāpēc bieži šo dzērienu salīdzina ar konjaku? Ja? Tad īstenībā vīnogas, kas tiek izmantot šo dzērienu izveidoja, ir ļoti līdzīgas kā konjakā. Principā tās ir tās pašas, tikai proporcijas ir bišķiņi savādākas. Arī varbūt pats destilācijas aparāts atšķirās, bet viņš atšķirās ar ļoti mazām niansēm. Līdz ar to īstenībā dzērieni pēc savas būtības ir diezgan vienādi. Kas vēl ir ļoti interesants fakts, tad armaņaka cena salīdzinot ar konjaka cenu ir daudz, ne daudz, bet ievērojami mazāka. Un tas ir daudzu iemeslu dēļ, tā varētu teikt. Viens no iemesliem tad noteikti ir ģeogrāfiskais novietojums, jo Gaskoņa īstenībā atrodas tādā tā kā Francijas pašā kaigalī, tā varētu teikt, kur īstenībā ir diezgan grūta piekļūšana. Nav ne lielceļi, nav arī, kā lai saka, vilcieni, un ir diezgan grūta tā saucamā loģistika. Tāpēc arī viens no iemesliem, kāpēc konjaks ir kļuvis daudz populārāks pasaulē, ir dēļ tā, ka konjaka skaitās ostas pilsēta, ja? Vai tuvu ostas pilsēta. Un arī loģistika no šī reģiona ir uz Angliju, kas tajā laikā bija ļoti slavena un ļoti ietekmīga valsts alkohola patēriņa ziņā. Tad arī pacēla konjaku bišķiņu augstākā latiņā. Bet savu plusu armaņakam noteikti ir, kā es iepriekš jau minēju, tā ir cena, plus vēl šī ir ražas gadu izvēle. Konjaks ar šādām lietām nevar lepoties dažādu pieņemtu likumu dēļ, un armaņaks bija vienīgais stiprais dzēriens, kuram ir pieejami konkrēti vienas ražas gada destilāti. Ja, tātad, vai viena ražas gada armaņaki. Tātad mūsu veikalā ir pieejami dažādi ražas gadi šim armaņakam, kā jūs redzat, ir 1900. gads. Ir 1950. gads, un arī pats jaunākais šobrīd pieejamais ir 2005. gads. Šī ir noteikti izcila lieta dzimšanas dienas dāvanām, kad jūs jūsu jubilāram uzdāviniet dāvanu, ja, kas ir no viņa gada ražas, tā varētu teikt, vai viņa dzimšanas gada. Ja, un mums ir pieejams gan 0,7, gan 0,2 izmēra pudelītes. Iepakojums gan šādās kastītēs, gan arī, protams, atsevišķās pudelēs. Tātad šai reizei tas būs viss. Spiežiet laiku Facebookā, sekojiet mums Facebookā, kā arī YouTube'ā un nākiet uz mūsu veikaliņu Elizabetes ielā 23. Priekā!